Ko kursors tev neraksta? Regulārs tehnoloģiju podcasts kopā ar Kursors LV. Esiet sveicināti, ko kursors tev neraksta regulārā tehnoloģiju podkāstā 61. epizodē, kas ir ierakstīta 9. novembrī, ceturtdienā. Studijā esmu Kristaps, un šai sarunai attālināti puņķojoties un šņaukājoties ir pieslēdzies Ancis. Sveiks! Labdien! Nav tik traki. Pastāsti, ko darīji mežā šajās brīvdienās? Ja pagājušajās. Testēju Garminu. Nu, tas ir garlaicīgā tehnoloģiskā ziņa, bet ko tu vispār darīji? Kas tas ir par izklaides veidu, jeb, nezinu, sporta vai sevis izzināšanas un garīgās bagātināšanas? Es domāju, ka ir būs, iespējams saprotu, rītdiena, tādā ziņā, ka piekdiena, kas ir aizvakardiena, vai kaut kā tā, būs Garmin apskats. Un tur ir, manuprāt, diezgan skaidri pastāstīts vai daļai skaidri pastāstīts par to ievadā. Bet ir tādi trakie, kad sēnes beidzās, tad viņi liek nost nažus un vienkārši dodās mežā. Priecāties par sevi un citiem. Kā sauc to aktivitāti? Tas ir rogainings. Ko nozīmē vārds rogainings? No kā tas ir cēlies? Tu man gribi, lai es te atstāstu Wikipēdiju? Tas ir tā kā orientēšanās, tikai tu vāc punktus, nevis ej pēc kārtas pa kontrolpunktiem. Pagaid, bet vāc punktus, kādus punktus? Kur tie punkti ir? Kontrolpunktiem ir katram vērtība, dažādas vērtības. Jo grūtāk sasniedzams, jo tālāk, jo lielāka vērtība. Tev ir tas pa lielam. Karte kaut kāda ar viņiem vai... Piedod, kaut kas noraustījās. Ir karte kaut kāda ar tiem punktiem? Jā, smukas kartes ir sadrukātas. Bet tas jau tāds, man tas ir pusmūža krīze. Citi brauc ar močiem vai pērk bezjēdzīgas mašīnas, citi kaut kā citādāk mēģina sevi iznīcināt. Cik sanāk noskriet vai noiet pasākumā? Kā kuram? Tādiem veciem, tā kā man un droši vien tev, kas jau ir nokāpuši līdz, grūti pateikt, līdz kādam vecumam. Tiem, 24 kilometri, 20, ap 24, protams, tur ir. Tas ir daudz. Tas ir, 4 stundās, tas ir, varbūt, teiksim, tās fiziskās sagatavotības līmenim un vecumam un tā tālāk atbilstoši varēja labāk. Bet tur jau daudz ko izsaka, kā tu saplāno to visu. Un es šajā ziņā, es daudzās ziņās esmu muļķis, un šajā ziņā es esmu izteikts muļķis. Līdz ar to ir gan ko trenēt cisku, gan sirdi, gan prātu. Bet ir interesanti. Un dažkārt ir augsti, dažkārt ir lietaini. Cik bieži? Parasti ir diezgan, es teiktu, ka dārgi, bet iespējams citus to skatās savādāk. Cik bieži šie pasākumi notiek? Es godīgi sakot, esmu pilnīgs iesācējs. Pilnīgs totāls iesācējs. Es esmu burtiski trīs reizes mēs esam piedalījušies ar draugiem, radiem un tā tālāk tīri. Un kur meklēt informāciju par šādu izklaidi, ja pēkšņi kādam? Ir vairākas lapas, ir Rogaining LV, Rogainings ar Rogainings LV. Pilns ir viss Facebooks, katrs reklamējās. Katrs ir tie, kas skrien visādus šitos stirnu bukus, bet tas ir brutāli, tu vienkārši mauc lielā barā, ja tu tam baram tiec līdzi. Bet šitais ir vairāk tā kā komandas sporta veids. Tur neko tev baigi nevajag. Kad ūdens pudeli līdzi, jāsaprot, ko nozīmē karte. Ideāli, ja tev ir pulkstenī vai uz pirkstu uzmaucams, uz īkšķīšu uzliekams tāds stulps pazuda, kas rāda kompass, protams. Kompass, tad tev vajag kompasu un saprast, kas ir karte. Viss, faktiski.
Bet tur ir arī tādi, kuri neskrien. Ir 2-stundīgie, 3-stundīgie, retāk, bet ir 4-stundīgie, 6-stundīgie, un tad jau ir visādi tādi, kur ir 12, 24 stundas, un tuvāk Rīgai, tālāk no Rīgas. Tur bez maksas ir maksas. Tie, kas ir maksas, tie parasti maksā 25-30 eiro no cilvēka. Komandā ir jābūt vismaz 2 cilvēkiem parasti. Ir arī solo uznācieni, bet... Kāpēc vai komandu? Kāpēc? Nezinu, lai izlīdzinātu spēkus, tas varbūt tāds filozofiskais jautājums ir. Parasti ir tā, ka kāds ir par kaut ko atbildīgs, tur teorētiski, manuprāt, ir tā, ka ja ir vairāk komandā, tad viens atbild pa vienu kontrolpunktu, nākamais pa nākamo, kamēr viss tur pīksinās, tikmēr tas, kas ir atbildīgs par nākamo kontrolpunktu, tas jau parāda virzienu vismaz. Tas ir baigi zinātni. Es esmu pilnīgs tupenis šajā ziņā. Es varētu būt atbildīgais par Twitteri komandā. Vai tur nav laika? Tur ir visiem jāpiedalās. Tur jāiepīkstinās ar minūtes intervālā visai komandai. Nevar būt tā, ka viens sēž pie hamburgeriem un pie Twitter un pārējie tur līk muguru mauc pa mežu. Jā, izklausās ne man. Izklausās riktīgi kruti patiesībā. Jo tas, kas notiekās tajos, kur visi iet vienā virzienā, tādā ziņā tur stirnu buks vai velosacensības, jau kaut kas tāds, tas ir vienkārši brutāli, manuprāt. Un traumatiski, gan fiziski, gan morāli. Bet šitais te tu vienkārši dodies savā tempā, savas komandas tempā, tu dodies uz gandrīz jebkuru debesu pusi, un tad tie bari tur izšķīst. Tādā ziņā, ka ir retāk. Tu tur pa savu mežu tur blandies, spārdi sēnes un lāču kakas, un ko tur vēl ne, meklē savu kontrolpunktu, varbūt tu pa ceļam satiec pārīti cilvēku. Kaut kā tā. Forši, manuprāt. Ir arī telpās. Bet tas ir tāds riktīgs skrienamais. Tur iespējams ir... Kādās telpās? Manuprāt, būs kaut kad cirkā. Tur nav kur skriet. Tur pa stāviem mauc, un tur jau ir... Tur kakls var nolaust. Kā lūdzu? Kā priekš kā? Kakla var nolaust taču. Visu kaut ko var nolaust, jā. Kādā varētu tirdzniecības centrā, tur vismaz ir kur izskrieties. Meklēt kontrolpunktus kaut kādās... Drēbju veikalā visas šmotkas izmētāt pa gaisu, kamēr atrod to, nezinu. Vispār jā, laba ideja. Jā, bet devē atpakaļ pie tehnoloģijām. Aiziet. Kā pulkstens? Garmins? Jā, vispār kurais Garmins tas ir? 965. Tas tāds vidēji pussvaigs. Jā. Izceļas ar to, ka ir bišķiņ krutāka uzbūve nekā... kas tur sanāk 955. Uzbūve ir stipri, man liekas, labāka. Dizains ir drusku pulkstenīgāks, mazāk tāds spēļmantīgāks. Ir jau minētais OLED ekrāns, kas ir iepriekš bija tikai ļoti stipri dārgiem Garminiem, visādiem Epixiem un visādām tādām lietām. Ir pārējās tās standarta lietas, bet mani vairāk interesēja šīs te kartītes iekšā. Es gribēju pamēģināt, kā tās strādā. Es teiktu, ka, ja tu ieskrien mežā, un es biju gaidījis bišķi vairāk precizitāti un ātrdarbību. Faktiski tās kartes nebija īsti mežā izmantojamas. Kā tās ar GPX trakiem kaut kādiem bāž iekšā vai kāds darbojas? Tur ir īsta karte. Pašā pulkstenī tu var atstāt telefonu mājās. Jā. Pašā pulkstenī ir īsta topografiskā karte ar tādiem augstumiem, ielām, dīķiem, bedrēm, nezinu, kas tur vēl var būt kalniem. Nav baigi grūti tā kā mazā tādā ekrānā kaut ko tur mēģināt atrast. Kā izlasīsiet apskatā, bet man tā lielākā iebilde ir tā, kamēr tu nesāc sportot, tu vari zūmot to karti, bīdīt un tā tālāk. Tikko tu sāc sportot, tā karte paliek, neteiksim statiska, bet tu viņu nevar ietekmēt. Viss tavs virziens iet uz augšu,
Viņi rāda ziemeļus, vienlaikus tā karte, un rāda templi. Viss. Tu nevari piezūmot, atzūmot, pastīties pa labi, pa kreisi, un, manuprāt, tas kāda tad jēga? Lūk, tā jau ir tā lieta, kas man arī tā stipri pārsteidza nepatīkami. Varbūt es esmu īpaši apdalīts, bet nebija šādas te. Jo kamēr tu neesi uzspiedis tur vai skriešanai vai kam start, zūmo kā gribi. Tikko tu uzspiedi start, viss tā karte paliek tā, kā ir bijusi. Kaut ko var saskatīt, bet, es nezinu, kurā mirklī tas tā baigi nodara. Bet tieši par sportošanas mirkli ir runa. Un akumulātora darbība kāda ir? Afigēna. Tā kā Garminiem ir pieņemts. Dažām pietiek, ja? Jā, es tajās, cik man piesabīja 2,5 nedēļas vai kaut kas tāds. Es 3 nedēļas nesportojot mierīgi izvēlku ar visiem paziņojumiem OLED ekrāns. Tas tur tā, bet pašā sportošanas laikā, kad visi GPS darbojas un visi šitās te... Jā, tad aptuveni tajās 4 stundās tur bija diezgan maz, manuprāt, 25% nokritāts vai kaut kas tāds. Tad jau es ar šādu pulkstuni varētu Ironmanu noskriet un nosportot. Jā, teiksim tā, varbūt Ironmanā šis pulkstenis nebūtu komandas vājais posms. Jā. Un pusgadu, kas būtu man nepieciešams, lai es veiktu šo te maršrutu, viņš neturēs tomēr. Tur ir kaut kāda enerģijas taupīšanas režīma, ka tur atslēdz paziņojumus un tā, bet droši vien, ka nē. Man liekas, tur bija kaut kāds, es tagad no galvas negribu pateikt, bet tur bija 30 dienas kaut kas tāds enerģijas taupības režīmos, bet tad tas pulkstenis pilnīgi zaudēja savu jēgu. Kāds, ne tev sports, ne tev kartes, ne tev paziņojumi. Ok. Labi, tātad apskats būs gaisā drīzumā, un tad jau varēs arī papētīt, ko Transis ir piesportojis. Tā kā mums nav Henrija šodien sastāvā mūsu, tad Ansim ir tas gods pateikt baumu ziņu par iMaciem jaunajiem. Nē, es sapratu, ka tā nav baumu ziņa. Tas pat ir Apple apstiprināts, ja? Tas ir Apple apstiprināts, jā. Apple apstiprināts ir tas, ka iMaciem nebūs 27 colu modeļa. Esošajā izpratnē tāda, kāda tie ir šobrīd. Jo šobrīd ir 24 colas ar jaunajiem M3 procesoriem, bet ar šiem M3 procesoriem tādā pašā aprīkojumā šie 27 colas mēs neredzēsim iMaciem. Tiek runāts, ka šī tagad gan pāriet pie baumām, ka 27 colas vispār laikam vai nebūs, vai būs uzreiz kaut kāds 28,32 colas, kaut kas tāds, bet tie tad būs iMac Pro atjaunotie. Manuprāt, tas iMac Pro bija drausmīgi sen un drausmīgi dārgs, inteliskais, bet, droši vien būs kaut kādi Pro makši, vai es nezinu, kas tur būs, tur tie procesori ultras, es vairs nezinu, kā tur Apple sevi iedala. Bet, jā, vienmēr sakot, ja tu gribēsi lielāku, tad var būt kaut kad nākotnē būs iMac, droši vien sauksies Pro ar lielāku ekrānu. Bet parasti iMaci ar šiem te parastajiem M3 procesoriem paliek vismaz šobrīd, un droši vien uz tuvākajiem 2, 3, droši vien arī 4 gadiem paliek pie 24 colām. Tāda tā ziņa ir. Bēdīgi, tad jau ģimenes ārstu prakstēm būs jāgaida, kur tad tie Pro ir. Jā, ok. Tad bija vēl tāda no Apple ziņām, ka šie baigi kaut ko strādā pie baterijām priekš nākotnes iPhone'iem. Tur bija tieši runa. Bet, ja mēs tā palasām to ziņu vairāk, tad Apple eksperimentē ar kaut kādiem materiāliem tieši baterijas, jeb akumulātora katodiem. Kaut kas tur niķelis, kobalts, manganīts, kas ir mangāns, alumīnijs. Un, respektīvi, ar to viņi mēģina panākt, lai mazāk karstu
teiksim, lādēšanas laikā. Tas savukārt varētu nozīmēt, ka Apple gan jau mēģinās lielākas jaudas lādētājus beidzot iekļaut. Kādus iekļaut kastītēs, jau vairāk nav nekādu lādētāju. Veikalos par papildus maksu ar vislielāko prieku Apple notirgos tagad mums pēc dažiem gadiem gan jau, ka lielākas jaudas lādētājus, lai kaut kādā mērā pietuvinātos trakajiem dullajiem ķīniešiem, kuri tur liek 100 un ka tik ne vairāk vatu lādētājus kopā ar saviem telefoniem. Tā kā tas, bet runā, ka 25. gadā varētu būt, jo tas nozīmē, ka aiznākam gadu ar iPhone 17. Laikās, tur toreiz būs mums. Ko tu par to saki? Es nezinu, man jau liekas, ka nevajag. Visi Apple lietotāji saka, ka vispareizāk ir lādēt ar 5 vatiem. Ieteicams to darīt, droši vien braucot ar velosipēdu, lai var uzlādēties super zaļi un super lēnu. Bet tur velosipēdu droši vien ir jābrauc kāds stundas 6 vai kaut kas tāds, lai uzlādētos. Kā līdz Inču kalnam no Rīgas un atpakaļ, ja? Tas droši vien tā kā Henrijam, jā. Bet tur jau nevajag 6 stundas līdz Inču kalnam. Man vajadzētu 60 stundas. Tas Ironmans, jā? Jā. Ok. Es šonadēļ zinu, ko sāku pamanīt, ka cilvēki sāk pamanīt to Facebooka un Instagram paziņojumu par tiem maksas plāniem. Jā, man arī tikko burtiski pirms ieraksta parādījās. Un tie, kas nav sekojuši ziņām kursorā, izrādās Latvijā ir arī tādi cilvēki, tad viņiem ir neizpratne, kas tagad Facebooks par maksu. Es lasīju tiešām sašutinātus komentārus, jo cilvēki tā kā neizlasa, kas par to message, bet tad varbūt vēlreiz tiem, kas varbūt nav dzirdējuši, tad Eiropas Savienība mēģina piespiest Metu Facebooku izbeigt nešpatnes reklāmas, likt savā platformā tādas, kas ir personalizētas, respektīvi tādas, kas zina, ka Ansim tagad interesē spīdīgs, košs, apspīlēts sporta ekipējums un mazajos pirksta uzvalkamie šitie te kompasiņi, ja? Tātad Facebooks nedrīkstētu šādi darīt. Ok, labi. Kā tad Facebooks, jeb Meta, kam viss bizness būvēts ap šādu nešpatnu reklāmiņu rādīšanu, mēģina iziet laukā ļoti inovatīvi. Tad viņi piedāvā par maksu tev plānus gan Instagramam, gan Facebookam, kur tad tu maksā, ja tur maksā 12 eiro mēnesī vai kaut kas tam līdzīgs. 12,99. Nemaz tā tad. Un tad tev nerādīs reklāmiņas. Kādi nešpatnie? Man liekas, tā maksa ir pilnīgi neatbilstoša. Respektīvi, tā maksa ir izveidota tāda, lai neviens negribētu viņu izmantot, lai varētu turpināt Facebooks rādīt tev reklāmiņas ar spīdīgu apspīlētu sporta ekipējumu. Tieši tā. Paldies viņiem. Tev ir legingi kādi koši? Piedod, ko? Tev ir koši legingi. Kādā krāsā? Nē, man ir tumši, melni laikam vai kaut kas tāds. Bet, ko es gribēju sacīt, es tagad aizmirsu. Jā, man liekas, ka Facebookā tās reklāmas nav tik brutālas. Vismaz es tā neesmu pamanījis. Man gan tajā Facebookā vispār baigām izskast, bet, manuprāt, Twitter reklāmas ir pretīgākas. Vairāk atkārtojas, ir uzkrītošākas, ir lielāka izmēra. Facebooks nav vēl tik uzkrītošs. Protams, tur ir. Bet Twitteris X vai kas viņš tagad ir, tas. Man liekas, ka tas ir riebīgāks. Un Instagram, protams, vispār nekam nevar līdzināties. Tur ir tikai reklāmas, manuprāt. Pēdējā laikā, jā, tur ir reklāmas un pusplikas meitenes, jā. Jā, tie, kas tur ir cilvēki, tie arī mēģina visu laiku kaut ko reklamēt un pagrūst priekšā un parādīt. Un, Instagrams ir diezgan, manuprāt, vairs nelietojams. Tur ir viss sagājis pilnīgā zaptē, jā. Bet tur tās meitenes, kas parādās, nav slikts, jā. Jā, bet viņas kaut ko arī tirgo visdrīzāk. Sevi. Kaut kādā veidā arī tas, jā. Tad tālāk, ja mēs kaut kā par Eiropas Savienību ierunājamies, tad tagad tas mūžīgais stāsts, ka Google vēlas tur spirināties un cīnīties ar Apple, lai iMessage, tātad šis te,
ziņojumu serviss, Apple veidotais un uzturētais, būtu atvērtāks, lai varētu tā kā savā starpā normāli sazināties, izmantot kaut kādas varbūt advancētākas features, vēlams Googles atbalstīto RCS tehnoloģiju, tā kā tāds messengeris, kur aizmugurē darbojas Google. Un tagad arī tātad, jau caur Eiropas Savienību mēģina piespiest Apple pavērt vaļā šīs platformu, lai varētu tad savā starpā kaut ko sazināties. Man liekas, ka šitais cepiens jau ir, vai aktivitātes ir jau gadiem, jau tur izmisīgi Google kaut ko ņemās un kaut ko darbojas. Tagad mēģina piesaistīt ražotājus, tur Samsung un citus, un tagad vēl ar birokrātiem mēģina visādos veidos. Nepatīk viņiem tas, ka Apple'am ir sava platforma, kurā neviens nevar tikt iekšā. Jā, bet vai tas Eiropā ir tik būtiski? Vismaz Latvijā tie iMessage, manuprāt, ir stipri aiz WhatsApp. Cita lieta ir kaut kāds FaceTime, ko Appleisti izmanto diezgan daudz. Tu izmanto? Man nav ar ko izmantot. Bet es esmu tā dzirdējis, ka daudz izmanto tieši FaceTime. Reizi 5 gados varbūt. Tas varbūt tu? Tāpēc, ka sēruna man uz skrienu. Protams. Tev vienkārši viss laiks ir aizņemts, lai tiktu līdz Inču kalnā vai kur tur. Jā. Bet no otras puses man jāsaka, ka Google ar to savu RCS, to saziņas, nezinu, kā to var nosaukt, filozofiju, tur ar viss nav tik tīri, jo, piemēram, tā, ka tu mēģini aizsūtīt vienkāršu SMS, un tu esi, piemēram, tikko iestatījis vietāru un mēģini aizsūtīt vienkārši SMS, un tev pretī arī saņēmējs ir ar to pašu Google Message lietotni, tad citkārt ir tā, man ir bijis, ka, piemēram, uz ārzemēm cilvēks ir aizbraucis, un laikam viņam nav vai kaut kāda viesabonēšana, vai ir izslēgta viesabonēšana, vai kas. Un tad šies RCS tās ziņas mēģina iet caur internetu, nevis kā SMS-i, un tad ir speciāli šis te jāatslēdz. Lūk, šī ir tā nianse, kas man tajā Google piegājienā nepatīk. Iespējams, ka tas ir tas Google Message lietotnes specifika, ka viņi ir tā ielikuši pēc noklusējuma šādas iestatījums, ka iet caur internetu, nevis caur SMS, kā SMS. Bet ir bijuši man vairākas reizes, kas neesmu varējis nosūtīt, un tad es, Johaidies, taču atkal tur bija kaut kāds testa telefons, es neesmu šito te pārslēdzis, lai iet patiešo kā, SMS iet kā SMS, nevis kā ziņa caur internetu. Bet tieši tāda pati problēma, es nezinu, vai tagad ir, bet vienu brīdi bija arī iMessage'am, kad arī viņš nemācēja pārslēgties uz leju uz SMS, kad nebija kaut kāda internetā. Es par to nemācēšu nenoliegt, neapgalvot. Bija cepiens par to, reizi vien, man liekas, ir dzirdēts. Es nezinu, kā tagad vispār darbojas. Nē, esmu manījis. Es gan arī nesūtu arī iMessage, vai message'os gan drīz neko, tāpēc... Jā, bet vai iMessage ir noklusētā SMS lietotne iPhone'ā? Protams. Tur taču viens ir messages, tā zaļā ikona, un, kas pēc noklusējuma darbojas kā iMessage. Ar tiem kontaktiem, kur kontaktu grāmatā ir norādījies, ka tas ir iPhones. Man liekas, viņš pats pat iPhone saprot, ka otrā galā ir iPhones. Jo tur taču ir vēl vesels lērums ar citām tehnoloģijām, jeb featurām. Piemēram, tagad jaunajā iOS-ā ir, lai tā bildīte smuki parautos, ko, piemēram, ja tev būtu iPhones, tu būtu iestatījis kaut kādu smuku bildīti, kurā tu skrien pa mežu, un tad man varētu automātiski rādīties arī, kad tu man zvani. Man nekas nekur nav jāiestata, tas vienkārši atlido no Apple serveriem. Jā. Mūžu dzīvo, mūžu mācies. Pilnīgi bezjēdzīga informācija priekš manīm. Bet labi. Kādreiz jau tiks līdz iPhone'am, tā kā būs viss kārtībā. Ok, labi, tālāk. Tad bija vēl no tādām noderīgām foršām lietām. Man ļoti patika ziņa, ka Airbnb beidzot sāk iekļaut, jeb atbalstīt šīs te viedās slēdzenes. Ja ir gadījies nakšņot kaut kādā Airbnb mājoklī, dzīvoklītī, tad nereti ir tās kodu atslēgas, kodu kastītes, kurās tad tā atslēga ir atstāta. Jo,
kādos varbūt senos laikos tev tas mājas īpašnieks, mājokļa īpašnieks iedeva to atslēgu, bet tagad jau visādos veidos mēģina vai nu message'os paziņot, kā tikt tur iekšā atsevišķi, vai tiešām atsūta kodu, kurā ir kastītē, kurā ir atslēga, un vienreiz man pat 3 kodi bija jāpielieto, lai es tiktu iekšā mājā, pēc tam kastītē, pēc tam vēl kods, lai tiktu tajā dzīvoklī iekšā. Un tad, lūk, pa šiem gadiem uz priekšu pietiekami gājuši un attīstījušās dažāda veida šīs te viedās slēdenes, kas ir programējamas ar tiem kodiem, kodi ir attālināti maināmi, automātiski ģenerējami, un tagad viņiem būs ar dažiem ražotājiem pat integrācijas kaut kādas, kas automātiski varēs, cik es saprotu, ģenerēt šos te kodus, katram viesim atsevišķi, viesis izčekojas, bums kods noresetojas, un tad izveidojas jauns nākamajam viesim. Un tas man gan liekas reāli krūta. Tas varētu atvieglot kaut kādu vai mazāk jaukties, bet vai Airbnb nebija tikko dabūjis arī kaut kādā Itālijā vai kur pa spurslām par nodokļu nemaksāšanu? Tās nav būtiskas lietas, ja? Nē, tas ir būtiskas lietas, jo man liekas, ka īpaši Berlīnē bija problēma ar šitiem īstermiņa nomām, kad cilvēks nevar pēc tam neatrast, kur dzīvot, jo visi pelna lielo piķi tieši no šitiem īstermiņa nomām. Gan jau, ka Berlīna nav vienīgā pilsēta, kur ir šāda problēma, kur cilvēki daudz brauc un sabrauc, tad tas varētu būt, jā. Un tad tur bija kaut kādi, man liekas, arī Ņujorkā, starp citu, bija kaut kādas arī nianses šajā ziņā, ka tu nevari tāpat vien izīrēt, mēģinot nemaksāt nodokļus, kas būtu varbūt izīrēšanas biznesā. Tā kā tas noteikti ietekmē kopējo situāciju nekustamā īpašuma tirgu attiecīgajās pilsētās. Bet jā, ziņa bija šoreiz par tām slēdzenēm, un tas, man liekas, riktīgi nice. Tā kā cerams, ka kādam varbūt noderēs arī kaut kāda tāda informācija. Tālāk, vēl par tādām foršām lietām Veizam. Tātad, ja tu brauc pa kaut kādu ceļu, maršrutu, kur tu iepriekš neesi braucis, un tev priekšā ir kaut kāda vieta, mūsu izpratnē melnais punkts, kurā notiek kaut kādas avārijas, kaut kādas problēmas, vairāk nekā parasti, un nekā citu vietu, tad Veiz tagad proaktīvi pabrīdinās, ka hei, tagad brauc uzmanīgāk, jo priekšā tipiski ir kaut kādas problēmas. Un tas, man liekas, ir ļoti arī noderīga funkcija. Jā. Es nezinu, tur gan bija piebilde par to, ka tiks paziņots, ka varbūt kaut kāda ir bijušas vēsturiski problēmas kaut kādas, bet netiks, cik varēja noprast, vāze nevēlas novērst uzmanību no ceļa un netiek ziņots, cik sen tas ir bijis, cik daudz, cik bieži. Tikai ka vienkārši ir kādreiz kaut kas bijis. Vai tur ir notriekt mežu colu, ko ir izbraukts cauri skolēnu bariņam, tas netiks tā kā tur vismaz tie ekrāni šāviņā, ko redzēt, kad ir paziņojums apakšā uz īsu brīdī parādās, kad history of crashes next one mile vai kilometre. Man liekas, pilnībā pietiekami, kad varbūt uzmanīgāks būs bišķiņ tipiski pirms kaut kādiem varbūt līkumiem, nepārredzamajiem, vai kaut kas tam līdzīgs. Vēl, ja mēs par mašīnām ierunājāmies, tad nozīmīga lieta ir Tesla bija šonadēļ, jo Tesla ir uzvarējusi tiesas procesā, kurā ražotājs bija apsūdzēts autopilota sistēmas izraisītā avārijā. Tad, respektīvi, tas vecais stāsts par to, ka Tesla uzskata, ka viņu adaptīvā kruīza kontrole ir kaut kāds baigais autopilots, kas spēj pats braukt, kas īsti neatbilst patiesībai. Un tad, protams, kad cilvēki mēģina izmantot šīs sistēmas un pārāk paļaujas uz tām, tad var notikt arī kaut kādi negadījumi. Un arī šis bija tas gadījums, te bija arī bojāgājušais, un žūrija, tad, jo tas Amerikā notika, tad atzina, ka tieši Teslas un autopilota vaina nav bijusi pierādīta, jo tur laikam bija kaut kāda kļūda. Vadītāja asinīs arī konstatēts alkohols. Tad es domāju, tas bija Kalifornijā atļauto normu robežās, un Tesla tad, protams, arī saka, ka vadītājs jebkurā gadījumā ir atbildīgs par notiekošo ceļa, un ka nevar noteikt, vai sistēma tiešām tajā brīdī bija ieslēgta. Šitam gan es neticu. Jā, man liekas, ka Teslas ļoti skaidri zina, kurā mirklī kaut kas ir un kas nav ieslēgts. Es pat biju dzirdējis, kaut kāda vēl arī baumu, ka ja Tesla saprot, ka tūlītās būs crash,
tad viņi atslēdz, tā atslēdz kaut kādu autopilotu sistēmu, lai nesanāk visdrīzāk situācija, kad avārijas brīdī ir bijusi aktīva šī sistēma, un tad gan, man liekas, tiesvedībā ir grūtāk kaut ko izskaidroties. Esmu lasījis vairākās vietās šādas te baumas, būtu jāpagooglē, jāpameklē, bet, zinot, kāds ir Masks sūda bombālis, tad es pilnīgi nebrīnos, ka kaut kas tāds varētu arī būt. Lūk. Jā, bet par to mums ir arī saistītā ziņa, ka par Lielbritāniju, kur ir pilnīgi skaidri nolēmums, tas vēl nav pieņemts likumos, tas vēl nav sarakstīts iekšā, bet ir jau ļoti skaidri pateikts, ka Lielbritānijā šie te autonomie auto, kas pašbraucošie vai kā viņas tur var nodēvēt. Ja tu reklamē savu mašīnu kā pašbraucošu un tajā mirklī, kad ir noticis ceļu satiksmes negadījums, ir bijis aktīvs šī tehnoloģija, tad par avāriju ir atbildīgs ražotājs. Nevis tas, kas pie stūres. Droši vien tur ir nianses, ka tu tur nevar būt pārdzēries un tā tālāk. Bet neies cauri šitādi te triki, ka mēģina nošķūrēt atbildību uz nosacītu automašīnas vadītāju tajā mirklī, kad tu esi noreklamējis savu mašīnu kā pašbraucošu un ir bijis aktīva šī tehnoloģija. Tā kā tas ir, Britāņi vēlas ar šo te piesaistīt visādus investīcijas, jaunu uzņēmumus, kas varbūt mēģinās tad arī mukt projām, varbūt no Kalifornijas, no Amerikas štatiem, kur tur viss ir atļauts un beigās īsti tā kā nav atļauts, vai varbūt neteiksim nav atļauts, bet beigās uzvar nauda, nevis saprāts. Lai viņiem izdodās. Tur arī diezgan lielā sajūsmā par šo bija apdrošinātāji, ka tagad vismaz būs skaidrs, kā tas notiek, bet kā Masks atkal paņem un 3 pikosekundes pirms crasha teorētiski izslēdz to tehnoloģiju. Es tas nebija. Man jau liekas, ka Eiropas ietvaros viņi par šito te joku gan tur bišķiņus sardelīts ar pasēdināt. Bet, jāpieņem likums un tad arī redzēs. Vēl no saistītajām ziņām ASV, kur notiek vairāki tādi, tā kā testēšana un arī pat komerciālā režīmā braukā šīs te, pēdiņās pašbraucošās mašīnas. Šeit konkrētais stāsts ir ar General Motors kompāniju Cruise. Tātad tur tas stāsts bija tāds, ka viņi ir apturējuši tagad visu 950 mašīnu servisā ietopstošo darbību, jo viņiem te bija problēmiņa radusies. Tātad kāda cita mašīna notrieca gājēju, kurš notriekts pagadījās uz joslas, kurā brauca šī te kruīza mašīna. Un tā vietā, lai mašīna saprastu, ka mums ir notriekts gājējs un apstājamies, viņi esot uzbraukusi virsū un vēl metrus 5-6 pavilkusi šo gājēju līdzi. Tātad, un tagad, protams, ka viņi paši saka, ka mēs tu visu tā kā apturam darbību un visu to tā salabosim, bet, cik stulbai jābūt ir tai mašīnai un pat ne stulbai drīzāk, bet cik negatīvai jābūt šai tehnoloģijai vai tehnoloģiju kopumam, lai varētu komerciāli droši izmantot šādas lietas. Šodien tikko es šķirstīju kaut kādas ziņas rītdienai un es redzēju, ka bija Es to līdz smiešos, bet tas galīgi nav smieklīgi, ka bija kaut kāds vai pakošanas vai noliktavas robots bija sajaucis, noliktavas darbinieku ar kasti. Ķīnā, man liekas, tas bija. Kas lūdzu? Ķīnā, manuprāt, bija tā problēma. Kaut kas uz to pusi bija. Un bija šo te darbinieku nogalinājis, droši vien saspaidījis kubu formā. Tas kaut kā neizklausās superīgi. Un Henrijs rakstīja ziņu šonadēļ arī, ka Ķīna jau nākamo 2 gadu laikā sola sākt masveida cilvēkveidīgo robotu ražošanu. Tā ka būs vairāk šādi te visādi roboti, kas taipīs kastes, krāmēs kastes, mīcīs citus ķīniešus kastēs. Viss. Jābūt uzmanīgiem. Droši vien, es nezinu. Jā. Paklau. Kā tev iet ar tavu jauno mīlestību? Fantastiski. Bija raksts šonadēļ par to,
cik es samaksāju par lietotu elektroauto uzlādēm, lai nobrauktu 1000 km. Manuprāt, pagājušajā epizodē mēs izrunājām īsumā. Tagad vienkārši beidzot raksta formātā ir tad visa šī informācija apkopota un publicēta. Cik tev maksā 1000 km nobraukt ar tavu auto? Vai kilometrus degvielā? Es neskaitu. Laimīgie neskaita. Bet es domāju, ka man ir pilsētā, es domāju, kas tagad augstā laikā tuvojas pie 9 litriem. Ārpus pilsētas ir droši vien 6, kaut kas tāds. Benzīns, es ar benzīnu braucu. Neturbo benzīnu. Tā kā nekāda baigā jautrība nav, bet jāskatās, protams, uz mašīnas cenu un tādā garā, manuprāt. Uz daudz ko var skatīties, jā, jo tā kā parēķināju un man sanāca, jā, kad visdārgākajā iespējamajā veidā lādējoties, respektīvi publiskajās uzlādes stacijās, man elektrības cena par katru nobraukto kilometru ir 6 eiro centi šobrīd. Tas ir pie vidējās cenas 33 centi par kilovatstundu. Tā kā tur ļoti staigātās cenas tām uzlādēm, sākot no e-mobi, kur ir pa minūtēm tarifikācija, visos pārējos tīklos ir pārsvarā par kilovatstundām saprotamāka tā cena, un tad tur varbūt, nezinu, tur 30 centi, varbūt 40, 45, varbūt augstāk būt. Un tā kā grūti kaut ko parēķināt un paredzēt tikai post factum pēc tam, kad jau uzlādējies. Jā, tā kā man bija ap 60 eiro es samaksāju par 1000 kilometriem. Vienīgais, protams, brutālā realitāte ir tāda, ka man nācās 13 reizes lādēties, lai es varētu mērot šo te 1000 km maršrutu tādā pilsētas režīmā, kas man liekas, un arī daudziem internetā pamatot liekas vienkārši brutāls vājprāts. Pagaid, bet tās bija 13 maksas reizes vai 13 tā skaitā arī iespējams bezmaksas reizes? Tas ir tās, ko es varu uzskaitīt, tās ir maksas reizes. Bezmaksas tur laikam bija kaut kāda viena, kas, protams, atšakarē mazliet tos datus, bet reizē arī uzskatāmi parāda, ka ar elektromašīnām tev visdrīzāk šur un tur gadīsies pa kādai bezmaksas uzlādē. Piemēram, pie dīlera atvedi mašīnu uz kaut kādu apkopi, viņš visdrīzāk palādēs tev viņu. Ne tu zināsi, cik tur ielādēja, jo man nav nekādas aplikācijas, es nezinu, cik ielādēts ir mašīna, vismaz neparāda šādu informāciju. Lūk, bet tas bija viena reize vai neviena tajā posmā. Man liekas, ka viena kaut kāda bija, jo es baigi necenšos meklēt šīs bezmaksas uzlādes, jo nekas jau nav bez maksas. IKEA arī tas ir klientiem paredzēts. Es jau nebūšu tas sūda bambālis, kurš mēģinās aizņemt lādētājiem, pēc tam ies uz mājām, lai viņš tur lādējas. Lūk, tā kā bieži ir jālādējas, un tas tikai uzskatājumi parāda, ka tik maz baterijas elektroauto bez uzlādes iespējām naktī mājās vai pie darba pa dienu, ka to mašīnu nevajag. Nav aršana. Pat neskatoties uz to, ka tā katra uzlāde nav nemaz tik gara. Ja to viņu vajag vairāk palādēt, tās ir 20 minūtes. Tu telefonā pabakstījies, tu pat nepaspēsi uzvarēt nevienu interneta cīņu pa tām 20 minūtēm, viss mašīna ir uzlādējusies, un tu vari braukt vēl tur tos savus 100 ar kaut ko kilometrus. Kaut gan visdrīzāk tie nebūs 100 kilometri, tāpēc, ka tāpat tu nebrauks līdz nullē nekad, un tāpat arī tu nelādēsies līdz 100%, un šī mašīna vispār pat atslēdzas pie ātrajiem lādētājiem pie 93–94%. Man liekas, ka līdz 100 var dabūt tikai pie kaut kādiem lēnajiem. Kāda man ikdienā nemaz tik daudz nav. Tāpēc, jā. Bet runājot par to mājas uzlādēm, tagad diezgan daudz kompānijas Enefits, Elektrums piedāvā pakalpojumus, ka viņi tur apsekos tev tur garāžu vai kaut kādu publisko vietu, un tad viņi piedāvās savu piedāvājumu. Tātad, mēs varētu ierīkot tev uzlādi tur pa tik un tik. Šonedēļ bija uz manu stāvvietu Enefits atbraucis, paskatījās, tur padaudzīja ar kāju pa sadales skapi. Es biju pieteikumus attaisījis Elektrumam pirms dažām dienām, bet neviens vēl man nav padevis ziņu. Paskatīsimies, ko viņi var piedāvāt. Man gan ir sajūta, ka tas būs vaiprātīgi dārgi, bet kas to lai zina. Visdrīzāk būs pašam jāatrod, kur nopirkt to wallboxi. Man tur jaudīgu nevajag. Es domāju, tātad vienas fāzes vai 7,4 vai 11 kilovatu maksās, stabili līdz 500 eiro. Vairāk tur nav jēgas maksāt. Plus nezināmā daļa ir, cik daudz būs jāmaksā par to elektrības kabeļa atvilkšanu, piestiprināšanu pie sienas.
līdz tai manai stāvvietas vietai. Tā kā, tas ir vēl priekšā, par to noteikti būs raksts. Par juridisko pusi, par fiziku, tā kā to visu ierīkošanas pusi, es domāju, tas ir daudziem aktuāli, jo vēlreiz uzsvaru. Ar mazu elektroauto pilsētā, nav varšana, reāli nav varšana. Bez iespējas naktī lādēties. Tad, kad parādās iespēja naktī lādēties, tas mainīs kardināli to pieredzi. Tad brauc mājās, pieslēdzi, pat nevajag katru dienu, reizi dažās dienās, un viss aizgāja. Un tad tā uzpilde, jeb uzlāde ir vienos vārtos ātrāka nekā tas, ko internetā visi raksta. Es ieleju dīzeli tur 1 minūtē un braucu 1000 kilometrus tālāk. Ja? Tad gan mainīsies viss. Un drusku lētāk būs, tāpēc, ka tur mūsu garāžā elektrības cena ir 20 pāris centi par kilovatstundu. Nebaigi lētāk, bet nav 33. Un es domāju, ka salasīsies tad tas viss. Lūk. Vai tu neesi izskatījis tādas iespējas? Man liekas, mēs kaut kad jau runājām, ka ir caur apsaimniekotāju ir iespēja rezervēt kaut kādas pāris vietas tavā piemājas nosacītajā stāvvietā, ja tādas nav sadalītas jau. Ja ir kaut kādas brīvas vietas, tad atnāk šitie te džentlmeņi. Manuprāt, es negribu samelot, mums tādu piedāvāju, bet mums pie mājas vienkārši nav fiziski tik daudz vietas, tik daudz brīvas stāvvietas nav, bet piedāvāja, ka viņi uzstāda vienu vai pāris aparātus savējos pie mājas, kur tu vari, tas nav tā nav tava vieta, jā, tā ir publiska vieta. Bet tas aparāts stāv pie tevis un sasniedzot tur kaut kādus peļņas apgriezienus, viņi sāk pat dalīties, bet to aparātu viņi uzstāda bez maksas. Tev ir tikai caur apsaimniekotāju jādabūna atļauja to vietu nosacīt droši vien, bet vai pa īstam rezervēt elektromašīnām. Un viņi paši uzstāda aparātu, es saprotu, ka laikam zīmes uzstāda par stāvēšanu, apstāšanos vai kaut ko tādu. Un tev, tu maksā, protams, tāpatās kā lādējoties publiski, bet tev ir pie mājas tuvāk tas viss, nevis tur jācelpo līdz sāgai vai es nezinu kur. Te es saskatu 2 problēmas. Pirmā problēma ir, ka šādos daudz dzīvokļu māju ciematiņos, kā tavs, kā mans, nav vietu. Visas vietas ir pārdotas. Es nezinu, jums taču maksājot pirkāt jūs vietas, ja? Nē? Ok, mūsu gadījumā gan ārā, gan daudz stāvu garāžā visas ir pārdotās vietas un neeksistē brīvs spots. Viss, kur ir brīvs, tur ir aizbāsts ar mašīnām kaut kādām. Tā ir viena problēma. Nē, pagaid, tad tev ir kaut kādi spoti, kuros var stāvēt, bet tie nav rezervēti konkrētam cilvēkam, konkrētai mašīnai. Tad ir nākamā problēma. Ja tur uzliks, un tur visdrīzāk uzliks tikai kaut kādus lēnos lādētājus, maņstrāvas lādētājus, tad tu nekad nevarēsi garantēt, ka tev vajag lādēties, ka tev būs tā vieta. 100 punkti tad sapirksies, jo tagad dažas mašīnas jau ir ciematā, tad gan parādīsies vairāk mašīnu un viss. Un ko tev dod tas lādētājs pie mājām, ja tu tur nekad netrāpi, kad tev vajag? Un tad atnāks menziņš un uzliks vēl 5 lādētājus, ja tie visi būs aizņēmti. Mēs atdursimies pret pirmo punktu, ka nebūs to vietu. Vietas problēma jau tagad ir akūta. Vietas problēma vienmēr ir akūta, bet tās vietas izdzīvo ārā šitos te smirdinātājus, gāzētājus. Kā tad būtu kopīpašumā balsošana jārīko par šito lietu un neviens nepiekritīs tam, jo elektroauto būs atsevišķu tirliņu minoritāšu lieta ilgus gadus vēl. Tas nedarbosies, manuprāt. Vienkārši jāizmanto tā iespēja, ka man ir tā nopirktā vieta tajā garāžā un jāmēģina līdz turienei aizvilkt. Tur tikai, protams, kaut kādā momentā būs sāksies tas jaudas palielināšanas jampadaраcis, ko apsaimniekotājs diezgan gudri, tātad viņi izveido tādu līgumu, kurš man ir jāparaksta, lai es vispār drīkstētu veikt kaut kādas darbības. Tad pirmkārt ir jāuzņemas pilna atbildība par visu to ierīkošanu, gan jau arī par eksploatāciju. Attiecīgi, ja nodeg visa garāža ar tām 100 mašīnām, tad esmu vainīgs par to. Un otra lieta ir tas, ka tātad līgums slēdzas uz gadu, attiecīgi, lai pēc tam būtu jāpagarina, un ka tad man ir obligāts punkts, ka man ir jāiesaistās arī ar citiem tādiem pašiem gudriniekiem, minoritātēm, potenciāli jaudas, ja pieslēguma jaudas palielināšanā, jo, protams, ka mēs patērēsim ar savām
elektrotosteriem vairāk elektrības nekā tādai garāžai, apgaismojumam, nezinu, tur mazgāšanai vajag, un tā jau ir mūsu problēma, un tās ir mūsu izmaksas. Tā kā es nevarēšu nolikt, hei, man nevajag. Ja? Tāpēc nav nekas triviāli vienkārši, un nav arī pavēlti tās uzlādes pieejamas. Lūk. Nu, skaidrs. Ejam tālāk. Samsung ir izziņojuši to, ka viņiem arī būs mākslīgā intelekta risinājums iebūvēts kaut kāds. Tātad mēs atcerēsimies viņiem, kā sauc viņam to ne chatbotu, bet balss asistentu bija vienu momentu, visiem gribējās tādus taisīt. Kas bija Bixbys, ja? Bixbys, jā, speciāli poga bija dažos modeļos. Neviens nekad nelietoja, pilnīgs kreps sūds un nevienam nafig neko tādu nevajag. Tagad Samsungs radīs nākamo lietu, kas nevienam nafig nav vajadzīgs, un nosauks to Gausa vārtā. Jā, Gauss ir tas vārds, kas nevienam nav vajadzīgs, manuprāt. Jā, tikai šajā gadījumā, protams, runa nav par Air Baltic Gausa, kas nevienam nav vajadzīgs, bet par... nevar teikt, ka nav vajadzīgs. Nav, jā, tur bija sapirkušies tos Audi Q-trons, vai kas tur bija. Tad Mollerim viņš vajadzīgs, jā. Tieši tā, 412 eiro mēnesī, vai cik tur bija 416. Jā, bet runa ir par matemātiķi Gausu, Kārlis Friedrichs Gauss vai Kārlis Friedrichs Gauss, kas ir baigais tur nazis bijis savulaik savā jomā. Un tagad Samsungs domā, ka viņi būs baigie naži savā attiecīgajā jomā. Bet, ja drusku praktiskāk un pa tēmu, tad tās pirmās features, ko viņi tur grib ar to asistentu bet tehnoloģiju izveidot, automātiskā transkribēšana vai arī pat tulkošana, kad tu runājies telefona un tad automātiski, teiksim, tiek pārvērsts tekstā tā visa saruna. Atkal, it kā teorētiski, jā, šie te rīki spēja kaut ko tādu darīt. Praktiski, es domāju, jēgas no tā maz, piedāvājot citas, neesmu dzirdējis, ka beig kāds izmantotu. Ir taču visas tās diktēšanas arī tur teksta, Apple'am arī māks ir. Un Android. Ir, bet droši vien angliski un mandarīnā. Jā, un tieši tā, un tā nākamā lieta ir, kad Latvijā, nekāda tas jēgas no tā vispār nebūs. Es paskatījos, starp citu, kaut kad mēs Twitterī aizrunājāmies par pagājušajā svētdienā, kad es gatavoju tēmu aprakstu par to podcastu epizodi, kas ir ierunāta. Kaut kas Twitterī gudrinieki teica, tu izmanto tur mākslīgo intelektu, lai ātri tur atšifrētu visu un sagatavotu. Es paskatījos, ko pats Spotify viņi piedāvā. Arī transkribēšanu savā tajā podcastu platformā. Pilnīga miskaste. Tā kā aptuveni doma var saprast no tās sarunas, bet tas nav kaut kas tāds, ko var ņemt un uzreiz izmantot. Un mēs arī savulaik taču testējām, man liekas, tildes risinājumu šiem kaut kādiem audio gabaliņiem atšifrēt. Arī tur bija slikti vairāk nekā labi. Nav. Varbūt mums ir jāmācās runāt. Tas gan. Jā, bet vispār vēl par chatbotiem. Es taču pamēģināju beidzot noabonēt ChatGPT, respektīvi kaut kādu pusgadu vai gadu vēlāk, kā to visi spicie naži izdarīja. Bet jā, tad beidzot esmu noabonējis par tiem 20 eiro mēnesī. Es gan uzreiz arī atslēdzos no automātiskā pagarināšanas šim te maksājumam, lai patestētu vispār, ko tas GPT-4 dod un kā es varu izmantot. Un pagaidām es īsti vēl neesmu atradis tādu nopietnu pielietojumu. Piemēram, es pamēģināju šodien rakstīt par tā kā Twitterim gatavot, piemēram, uzdevu jautājumu sagatavot tvītu par to, cik lielisks ir vilnis ķirsis. Un uz to, protams, chatbots atbildēja, ka vai es varētu sniegt papildus informāciju, kādā kontekstā, un kas vispār tas vilnis ir, vai viņš ir politiķis, uzņēmējs, mākslinieks vai sportists. Es viņam papildinot pateicu, ka viņš ir vispār lielisks Rīgas mērs. Tad viņš sagatavoja tādu ļoti briesmīgu tvītu, lielisks vadītājs, izcils pilsētas patriots. Vilnis ķirsis katru dienu pierāda, ka viņa vadībā Rīgas ziedē un aug. No inovatīviem projektiem līdz ilgspējīgai attīstībai mēs esam lepni, ka mūsu galvaspilsētu veidot cilvēks ar tādu redzējumu un enerģiju. Un, protams, daži hashtagi Rīgas mērs un Latvija un karodziņi vēl ielika emoji. Lūk. Un tad viens pajautāja, lai es 3 reizes nopurkšķu, tādējādi apliecinot, ka tas
ka esmu dzīvs, ka es neesmu nolaupīts. Uz ko, protams, es sagatavoju, palūdzu tvītu par 3 purkšķiem. Un chatbots sagatavojas šādu tvītu. 3 purkšķi dienai, kas uzplaukst ar pozitivitāti. 1. purkšķa varā, smaids sejā. 2. gaiša doma prātā. 3. laime mūsu sirdīs, lai mūsu ikdiena būtu koša kā ūņošana. Un atkal hashtagi vairāki. 3 purkšķi, pozitīvas vibes, dienas sākums un 2 obligāti, vai pat 3 obligāti emoji. Tātad šis viss uzskatāmi parāda, cik nenopietnas ChatGPT ir latviešu valodā veidotiem tvītiem. Bet domu uzķēra, gods godam domu uzķēra. Bet, kreps pilnīgākais. Lūk. Bet, ja drusku atkal nopietnāk, mēs tā dreifējam no bullshita uz nopietnām tēmām, tad tā kā pēdējās dienās es atkal cīnos ar servera lietām kursora un tur mēģinu cīnīties ar konfigurācijām dažādiem servisiem. Es mēģinu to ChatGPT uzdot konkrētus jautājumus. Piemēram, ko tur dara šāda vai tāda Nginx direktīva. Protams, ka es to varētu ļoti viegli sagooglēt, un tad vienkārši atrodu kaut kādu rakstu vai kaut kādu dokumentāciju, noskrolēju līdz tai pareizajai vietai un lasu. ChatGPT māk tā kā izvilkt šo informāciju jau no visiem šiem te materiāliem un parādīt to mazo gabaliņu. Tā tas bija vienreiz, tad es prasīju par kaut kādiem PHP workeru iestatījumiem, respektīvi, cik daudz viņus tur vajag konfigurācijā norādīt. Atkal, es zinātu, kā meklēt vienkārši Google, aprakstu, kas tas ir un ko tur darīt, un ChatGPT tā kā māk izvilkt pareizos gabalus un parādīt. Ja būtu vēl pilna pārliecība, ka tas, ko viņš parāda, ir atbilst patiesībai, tad varētu būt diezgan noderīgi. Un tas ir tā kā viens virziens, kas ir kaut cik jēdzīgs, un tas, ko atkal ikdienas darbā var izmantot, tā kā man daudz jāstrādā ar tekstiem angļu valodā, un angļu valoda nav gluži mana dzimtā valoda, tad nereti tiek izmantots ChatGPT un arī tas otrs, tas Claude AI, proofreadingam. Attiecīgi, tu uzrambā kaut kādu tekstiņu, iemet tam chatbotam vienkārši please proofread this tekst, un tad viņš vienkārši sakārto kaut kā, kas izskatās manā ieskatā labāk. Tad paņem vēl pa virsu kaut kādu gramarliju, bams, viss ir gatavs, pušojam ārā tos tekstus. Tā kā ar tādiem tekstiem, man liekas, ka diezgan labi sanāk. Vai idejas kaut kādiem tekstiem padomāt. Citam pielietojumam īsti vēl neesmu atradis. Paklau, bet pašā Grammarly jau arī ir iekšā kaut kāds šitais te pusģeneratīvais izstrādājums. Tagad ir. Tur bija vēl tas cepiens vienu brīdi, ka vai Grammarly drīkst izmantot mūsu lietotāju tad rakstītos tekstus, lai apmācītu šos te modeļus. Tur bija tāds cepiens mazliet, es neatceros, kā viņi tur atrisināja viņu, bet man liekas, ka tagad vienkārši kaut kur ir paslēpts kaut kādā līgumā, ko neviens nekad nelasa, ka viņi izmanto šos tekstus tavējos ģenerētos, jeb rakstītos, lai apmācītu savus tos modeļus. Jo kā gan citādāk viņš apmācīsies, būsim reāli, un nav viņiem citu tekstu. Bet Grammarly gan ir noderīga lieta, to mēs arī darbā bet arī ar kolēģiem marketinga izmantojam katru dienu. Jo nevaram mēs uzrakstīt tos angļu tekstus tik ātri un tik kvalitatīvi, kā vajadzētu, bet šie rīki tie gan palīdz. Pietiekamā kvalitātē, lai varētu vienkārši maukt ārā. Kaut kādiem reklāmām, kaut kādiem sociāliem, tur, kur to nevajag, zinātniski perfektus un precīzus tekstus. Un mēs esam pat gājuši vēl tālāk. Mums bija viena tāda traka ideja, kā būtu, ja mēs notulkotu tur mājaslapu, bezmazliet visās pasaules valodās, atkal pamatā priekš search engine optimization un tur vēl dažām automatizācijām reklāmas. Protams, kad tā kā tulkot ierasti ar kaut kādiem šitiem skrivanekiem un visu pārējo, tas būs vaiprātīgi dārgi. Tiešām tādi dzīvo cilvēku vai pusdzīvo cilvēku tulkošanas pakalpojumi ir ārkārtīgi dārgi. Bet tas pats Google Translate, kur tev visi chatboti ir diezgan piešāvušies jau uz tādām tekstu manipulācijām, un mēs pat eksperimentējām. Tad mums ir kolēģi Spānijā, mēs pārtulkojām kaut kādus gabalus. Viens bija ar ChatGPT, otrs bija ar to Claude AI, pēc tam bija ar Google Translate.
atšķiras šie te tulkojumi, bet iemetot kolēģim vai nepasakot, kurš ir ar ko tulkots, viņš nevarēja pateikt, ar kādu rīku vai skrivaneks kaut kāds ir iztulkojis, jo arī tie mēdz atsūtīt tādus brīnumus, ir īpaši tehniskākiem tekstiem, kad es neredzu jēgu maksāt. Tā kā tu vari tiešām automatizēt iztulkot ļoti daudz ko ar tiem rīkiem, tev vajadzētu kaut kādu cilvēku, tā kā native speakeri, kas ātri uzmet acī, paskatās, vai tur viss ir daudz maz kārtībā, un tu vari, ja tev nav atkal nepieciešama kaut kāda super precizitāte tajos tekstos, bet tikai pēdiņās tīri googlēji, tad ar šito ir pietiekami, un tas ietaupa ārkārtīgi daudz laika un arī naudas patiesībā. Tā kā, nevar teikt, ka nekāda jēga nav no šīm tehnoloģijām. Vēl bija tāda interesanta ziņa, kaut kāds inženieris bija atlaists no darba, un viņš uzrakstīja lazy apply, to risinājumu tātad botu kaut kādu, kas automātiski atrod un piesakās vakancēm visādām. Viņš viņu vakarā palaida, aizgāja gulēt, no rīta pamodās, skatās, 5000 vakancēm viņš ir pieteicies, automātiski panakti tas bots, un ticis līdz 20 intervijām no šiem 5000. Un nevienā vietā viņš nebija pieņemts darbā. Nē, intervijām tika. Tas jau ir jau pirmais posms. Un viņš arī rakstīja, ka, teiksim, ja viņš manuāli piesakās, viņš, protams, nevar tādā apjomā, bet tur viņš ir lielāks success rate, viņš vairāk līdz intervijām tiek, kas ir diezgan loģiski, jo, protams, ka tu nevarēsi baigi, vai arī pareizāk sakot, normāls rekrūteris, es domāju, uzreiz pamanīs, ka tas nav gluži ar roku un no sirds rakstīts pieteikums konkrētajai vakancei. Bet man liekas, atkal tā cilvēku pieeja, kad vienu un to pašu, nezinu, kā viņas sauc, motivācijas vēstules, saštancē un neiedziļinoties tajās vakancēs, vienkārši bombīja visiem apkārt. Tas, man liekas, ir bijis vienmēr un visur. Un tagad šādas tehnoloģijas neko te neuzlabo īsti. Es gan neesmu bijis darba meklējumos, laba lietas, es nezinu, kā tas tagad notiek, bet varētu pajautāt vispār rekrutmentu kolēģiem, vai viņiem jau ir gadījies saņemt kaut kādus automātiski ģenerētus. 100 punkti. Es domāju, ka šī tā jomā. Es jau teiktu, ka ir dažas jomas, kurās prasīt to motivācijas vēstuli ir vienkārši, ko tu vari sagaidīt kaut kādā, labi, es neko negribu saukt neko precīzi, lai kādu neapvainot vai kaut kā tā, bet ir, protams, amati, kuros tev ir skaidri jāizsakās un jāpamato doma un tā tālāk. Un ir amati, kuros tas nav vajadzīgs. Bet, ja tev visur ķeksīši pēc pasaka, tad raksti to motivācijas vēstuli. Ja tu prasi sūdu, tad tur arī dabūni to pašu pretī. Tā kā man liekas, ka tur tās abas puses iesaistītās ir gan lieli optimisti, varbūt tā sauksim. Parasti jau tādam inženieringa pozīcijām ir tie uzdevumi, kas ir jāpilda, un tad jau mēģina, protams, ātri tikt līdz sarunai, jo saruna ir tas, kas ļoti ātri, salīdzinoši ātri ļauj saprast, kas par cilvēku otrā pusē sēž, un ja tu tālāk, teiksim, atfiltrē, un viņš liekas ok, aizsūti uz tehnisko interviju, kad kāds inženieris nointervē, tad gan tu jau diezgan skaidri saproti, vai viņš rubīja vai nerubīja, kad uz vietas var atbildēt kaut ko. Tā kā, jā. Bet arī tagad mēs te meklējām nesen marketinga papildspēkus, un tur arī bija uzdevumi, bet tie uzdevumi arī tādi super, teiksim, tā plaši, piemēram, izpēt, tur mājaslapu šādu vai tādu, un uzraksti pāris ieteikumus, kā tu uzlabotu, piemēram, viņu. Un it kā ļoti vienkāršs uzdevums, bet reizē ļoti labi parāda, cik padziļināti vai kādā līmenī cilvēks domā par kaut kādu konkrēto uzdevumu. Te runa konkrēti par mārketingu kaut kādiem jautājumiem ir. Vai tekstus saprot, vai struktūru, vai no dizaina kaut ko saprot, vai saprot, vai tie teksti ir optimizēti, SEO vai kaut kādām reklāmām. Tā kā galvenais tik līdz šeit sarunai, protams, ka visas tās motivācijas vēstules ir kreps, ko neviens negrib lasīt un rakstīt īpaši. Lūk. Vēl, jo mums daudz sarunas ir par visādiem chatbotiem un mākslīga intelekta risinājumiem, Mozilla ir palaiduši savu pirmo lielās valodas šo te modeli, LLM, saucās Fake Spot Chat, jo viņi bija nopirkuši
šogad tādu kompāniju risinājumu startupu FakeSpot, kas izmantojot mākslīgo intelektu un mašīnu mācīšanos, mēģina atpazīt, kur ir fake un kur ir īstie produktu apraksti, jeb reviews dažādās, interneta lielveikalos, Amazonā un vēl vis kaut kur. Un tagad ar šo te bota palīdzību var pačatot, laikam parādi viņam, kurš tur kaut kāds, listings, jeb reklāma produktam, krēsla vai kaut kā, un tu vari uzdot jautājumus, kāds tur, cik ērts tas krēsls ir vai kāds tur iepakojums viņam, un tad tas bots mēģinās šo informāciju mēģinās sakasīt korektu informāciju. Un te ir tad interesanta situācija, jo šeit mēs beidzot esam nonākuši līdz lielajām botu cīņām, jo jau tagad šādas tehnoloģijas tekstu ģenerēšanas tiek izmantotas, lai gatavotu šos mākslīgos aprakstus, reviews, produktu aprakstus, jo neviens dzīvs cilvēks negribētu, un es domāju, ka mēs arī negribam novēlēt nevienam, labi, Putinam varbūt, sēdēt un vienkārši tupa ģenerēt tekstus par kaut kādiem 50,000 krēsliem, kas viņam varētu būt pieejami tajā veikalā. Un tagad sanāk viens bots, mēģinās apstrādāt otra bota ģenerēto kaut kādu tur briesmīgo tekstu. Un kā mēs zinām, šobrīd šie te boti nav īpaši gudri, lai varētu noteikt, kurš teksts ir cilvēka radīts, kaut cik īsts, un kurš teksts ir, automātiski ģenerēts. Un pie tam abos virzienos ir kļūdas. Gan cilvēka rakstīto tekstu uzdot par mākslīgi ģenerētu, šo mēs arī darbā esam testējuši, un mūsu secinājums ir tas, ka pilnīgi nekam nedara. Tur abos virzienos ir auzās. Lūk, tā kā būs tagad viens bots cīnīsies ar otru botu. Tu esi vispār saskāries ar tiem problēmām, tiem aprakstiem, reviews, vai tu nekad nelasi reviews? Kādā ziņā? Piemēram, Amazonē? Amazonos, eBayos vēl kaut kur. Es papētu, bet, manuprāt, tur Amazonē vismaz tam, kas mani interesē, un tā kā es neskatos Ameriku, bet es skatos pamatā Vācijas Amazonu, tad tur diezgan, manuprāt, ir izķerts tas viss, vai nav vēl ienācis iekšā viss šitās te problēmas, kur ģenerē tur tās zvaigznītes un kādas tur vēl. Nē, protams, ir kaut kādi tie pirktie, tās pirktās atskaites un apskati un zvaigznītes saliktas, bet tās, man liekas, var diezgan saprātīgi ātri izķert, ja tev pašam ir galvas pleciem, tad tu, es nezinu, es gan baigi daudz nepērku, vis kaut kādus štruntus, bet es neesmu aktīvi iegrābies. Bet, ko es gribēju teikt vēl par Mozillu, šonedēļ parādījās ziņa par Firefox, kas ir mobīlajos ierīcēs iekšā, ka tam ir pieejami jauni 200 spraudņi, extensioni, vai kā tur viņi saucās. Šis te ir diezgan forši. Protams, tur ir mūsu visi īstie adblockeri, bet tie jau bija pirms tam iekšā šajā te Firefoxī mobilajām lietotnēm. Bet tagad, tas gan arī nav nekāds jaunums, ir viens no maniem mīļākajiem šiem te extensioniem, pluginiem vai kā kurš to sauc. I don't care about cookies ir tāds, kas, visi šitie te, kas tev prasa izvēlēties, ieejot mājaslapā, tur kaut kādus visus izsekošanas kukijus vai tikai pamata kukijus vai nepiekrist kukijiem, tad šitās te izlacošos jautājumus, šis te spraudnis, absolūtā vairumā gadījumā aizvāc prom. Protams, ir kaut kādi mirkļi. Es ar to šodien, piemēram, saskāros depo internetu veikalā, kamēr man ir aktīvs šis te I don't care about cookies spraudnis, tā lapas izskatās pelēka, jo, ir vienmēr sakot, ir jāizslēdz konkrētajā lapā šis te spraudnis, jo tur kaut kas vai viņi nesaprot, vai pēc tam depo nesaprot, ka es esmu atteicies, man tie kuki neinteresē viņai. Man nācās iet parasto ceļu, akceptējot vai neakceptējot depo kukijus. Bet visādos, nezinu, ko es ikdienā izmantoju, 10 vai droši vien, jāsaka, tuvu pie 100 šiem te avotiem, man gandrīz nekad nav jāspaida šie te kukiji. Par tiem kukijiem arī tāds diskutabls jautājums. Protams, kad no vienas puses ir tas privātuma jautājums, kad
ikdienā, esot internetā, mēs atstājam diezgan daudz informācijas par to, kādas lapas mēs apmeklējam, ko mēs tur darām, cik ilgi uzturāmies. Un tad ir darboņi nepārāk jauki, kas tirgo šo informāciju un kas ļauj tad kopā savilkt to kopējo bildi, kad tāds no rīta pamodies, padzēra kafiju, nolika kluci, devās tādā mājaslapā, pēc tam šitādā. Reāli var savilkt kopā visu šo informāciju. Nevis, un tur problēma nav viena mājaslapa, kas nodod šo informāciju, bet tas, kad ir kompānijas, kas tieši agregē visu šo informāciju un tad pēc tam pārdod kaut kādiem Facebookiem un citiem, kas zina šo informāciju tālāk. Bet no otras puses tad ir vesels lērums ar kaut cik legit uzņēmumiem, kurus tātad dažāda veida šie ļaunie darboņi tad ir radījuši situāciju, ka jāiesaistās birokrātiem, ir jāaizliedz visi šie kukiji, un viņiem atkal ir problemātiski pēc tam iegūt informāciju to, kas notiek viņu mājaslapā ar tiem cilvēkiem, kas atnāk. Un tas ir slikti tādā ziņā, ka, piemēram, ja tu darbojies kaut kādā mērā internetā ar reklāmu, ka tev ir krietni mazāk informācijas pēc tam arī par to, ko cilvēki dara tajā mājaslapā. Un tad tu tērē naudu kaudzēm uz Google reklāmām, piemēram, vai citu servisu reklāmām, bet tev ir ierobežotas iespējas saprast, kas notiek ar to trafiku tālāk. Un tāpēc es arī vairs, tā kā esot arī tajā otrajā grāvī, es nevaru īsti piekrist tam visam, aizliedzam visus kukijus, visu nolikvidējam un uzliekam visus tos consent bannerus lielos, vai kā tu visu bloķējam. Nē, man vienkārši neparādās. Man tas jautājums vienkārši neparādās. Un tāpēc, ka tas tiek noravēts nost kaut kādā mērā tur. Super. Tātad kursoram atslēdzam. Pārējiem. Kursorā mums īsti nav arī ieslēgts. Mums vienu brīdi bija ieslēgts. Tur kaut kādi procenti, 20, man liekas, no visa trafika bija tie, kas palūdza iespēju, ka netrekoja viņus, bet tur es nebiju līdz galam sapratis, kā visus tur izveidot, respektīvi tāpat, man liekas, cauri viņiem tur šmalsās tie kukiji. Bet mums ir, mums pat Google šie analītika vairāk nav palaista, kas, ja Google ir visas pasaules lielākais ļaunums, tā kā par to varētu nesatraukties. Vienīgais mums ir Google reklāmas, es pieņemu, ka tās tur diezgan daudz kukijus aizdirš, bet atkal tās nav plānots pagaidām aizvākt. Facebook Pixel arī esmu izņēmis laukā, jo, kur Google tur arī Facebook nav īsti tāda pūkaina balta kompānija. Mums ir StatCounteris, kas vienkārši vēsturiski skaita, un tad ir Matomo, kas tepat lokāli skaita arī mums nepieciešama informācija par statistiku arī tomēr, lai saprotam, kas un kā darbojas vai nedarbojas. Kaut kādā momentā gan jau kā arī mūs piespiedīs kaut kādas konsentus likt virsū, tad arī domāsim. Tā kā, ja kāds klausās no atbildīgiem iestādēm, čau, ar mani var sazināties rakstot uz kristaps@kursors.lv. Jā, kas vēl tāds bija no tādiem no mākslīgā intelekta pasaules aktualitātēm, jaunumiem. YouTube eksperimentē ar kaut kādiem arī saviem risinājumiem. Tā kā es to ziņu sapratu, respektīvi, tiem kontiem, kuriem ir daudz komentāru, viņi kaut kā mēģinās izvilkumus sataisīt. Ja tur 1000 komentētāji raksta par kaut ko, cik forši vai kaut kas interesanti, vai tieši pretēji, tad viņi kaut kā apkopos informāciju, mēģinās izprast domu no šiem daudziem komentāriem, kuriem varbūt nav iespējams individuālā kārtā izsekot līdzi. Tā ir viena lieta, un otra lieta ir, ka viņiem tur būs kaut kāds chatbots, ar kuru var padiskutēt, piemēram, skaties kaut kādu vienu video, un varēs paprasīt, hei, parādi man varbūt līdzīgus vai kaut ko citādāk, respektīvi analizēs, kāds ir saturs tiem video, un tu varēsi kaut kā varbūt dabūt līdzīgus video ieteikumus vai kaut kādus tieši citādākus video. Tā kā tas ir tas virziens. Redzēsim, cik tas praksē darbosies vai nedarbosies. Pagaidām visi šūmēs jau otro nedēļu par to, ka ir prēmijumi, cenas paaugstinātas, par to, ka tā bloķēšana reklāmu ir būtiski samazinātas iespējas nobloķēt reklāmas. Jo komentāros tur bija daudz komentāru un teica, lietojam to un šito, un tad atkal viss būs skaisti. Tādam cilvēkam, kas droši vien nepēta, es domāju, ka ir liels problēmas, ja nesāk maksāt par prēmijumu YouTube. Cenas ir cēlušās, man liekas, es tur ātri iemetu aci komentāros, bet par to, kur tieši ir cēlušās, bet ir ļoti grūti
kamēr tu konkrēti neieeji un konkrēti nepaskaties ar konkrētas valsts VPN, ir ļoti grūti pateikt un savākt šo informāciju, kur tieši ir cenas cēlušās. Ir Austrālijā būtiski cēlušās, tepat Eiropā vairākās valstīs ir nedaudz cēlušās. Argentīnā, ko tas interesē Argentīna, bet mani interesē Argentīna. Argentīnā cena ir dubultojusies, man liekas, Turcijā ir, piedod? Akvai. Jā, tieši tā, akvai. Turcijā, manuprāt, cena ir dubultojusies vai gandrīz dubultojusies. Es precīzi nepaskatījos, bet tur bija diezgan liels tas kāpums. Vēl kaut kādas bija, man liekas, Indijā bija laikam arī. Nu, kāpums ir būtisks. Jā. Vācijā bija tas kāpums laikam ģimenes plānam diezgan būtisks par kaut kādiem 6 eiro līdz 30 eiro mēnesī. Latvijā es paskatījos, bet neredzēju kāpumu. Tur bija tie paši cipari, kas bija. Mums tajā rakstiņā bija iekšā ielikts ekrāna kopijas gabaliņš no 10 eiro vai 11 eiro. Kaut kas tam līdzīgs. Jā, par viena cilvēka plānu bija ap 10 eiro, un man liekas, 14 eiro, man liekas, vai 15 vai 16, nezinu. Bija par ģimenes plānu, kur es tu un vēl 5 cilvēki iekšā. Jā, bet ja mēs runājam par tām reklāmu bloķēšanām, protams, ir visādas iespējas apiet un tā tālāk, bet vairumā gadījumu šīs te iespējas ir vai nu tad tev tas jāskatās tīmekļa pārlūkā YouTube, lai tev ietu. Nu, tu nevari telefonu lietotnē skatīties, vai ja tu skaties, piemēram, telefonu lietotnē, tad tu nevari ielogoties iekšā. Un tu vari kaut kā izeksportēt ārā savus šos te iemīļotos kanālus, kuriem tu esi pieabonējis skatīšanās, bet tu nevari neko jaunu pielikt klāt, tev kaut turp šurp ir jāeksportē visi savu šitie te iecienītie kanāli. Un, cīnīties var, bet tas kļūst ar vien laikietilpīgāk. Un pat tādam skopam, es neesmu tik skops kā mūsu Māris, kurš nevar noabonēt vispār YouTube, bet pat tādam skopulim, kā vidēji apmēra skopulim kā man, es teiktu, ka jāsāk, diemžēl, būs droši vien par tādiem šāda veida servisiem maksāt. Nu, es neesmu gatavs par Disney Plus maksāt, par Netflix plus vēl. Tas jau tur savācās pilnīgs kosmos, ko tev katru mēnesi tur noskaita nost, plus Facebooks, protams. Bet man liekas, ka par vienu, diemžēl, būs jāsāk maksāt, jā. Manā gadījumā tas ir YouTube. Es sen esmu skatījies YouTube ar reklāmām. Tur viss ir slikti? Es arī ne. Es nezinu. Es negribu uzzināt. Negribu, jā? Acīm redzot, ja komentāros ir tik ārkārtīgs cepiens par šo tēmu, tad drīzāk ir nenormāli drūmi. Jā, komentāri bija ļoti daudz. Un komentāri bija gan no vienas, gan no bloķētājiem, gan no nepircējiem, gan no... Bet man liekas, ka tas, ko es redzēju, pirms es paņēmu to prēmiju, bija, tas nav skatāms. Vienkārši nav skatāms. Ir īpaši, ja tev televizorā, ja tev bērni kaut kāds muļķiks skatās, viņam tur ik pa 10 minūtēm indieši parādās šitās indiešu dziesmas kaut kādas dzied, tur 15 minūtes, 20 minūtes, dažkārt tās indiešu dziesmas ir, tas kaut kas pilnīgi crazy ir. Jā. Starp citu, runājot par šitiem straumēšanas servisiem, NASA Plus paskatījies? Jā, tāds bija ziņa, ka NASA ir palaiduši savu video straumēšanas servisu. Tā ziņa jau bija vasarā, bet tagad viņi beidzot laikam palaiduši ir. Tad no rīta pirms rādījos tieši ienācu App Store, ierakstīju NASA Plus, domāju, ka tu meklēšu un atradīšu kaut ko. Tad es sapratu, ka tur rādās tikai NASA lietotne. Es lejupielādēju NASA lietotni. Un cik es sapratu, tad tur tie video ir kaut kur tur integrēti. Tā kā tas traumēšana tur tāda nosacīta ir. Es nezinu, es nepaskatījos, man nesanāca šodien mirklīts, bet varētu būt. Bet ko viņi tur straumēs? Nē, droši vien tad, kad viņiem ir kaut kādas raķešu palaistuves vai
vai viņi tur mēģina notriekt asteroīdu, bet no tā droši vien nevar palaist īsti. Pagaidi. Zini, kā ir tās live webcam, tur nezinu, no Pētera baznīcas torņa, no Zaķu salas šitās torņa televīzijas, un varbūt ir kaut kur live streams no kaut kāda Marsa, piemēram, un vienkārši paskatīties, kāds laiks šobrīd ir uz Marsa. Jā, bet man liekas, ka viņi jau tur iespējams ir, bet tas live streams jau drīzāk tā kā slide shows ir. Ne? Visdrīzāk, jā. Bet, jā, tad NASA Plus tiešām ir palaists, un tie cilvēki, kuriem interesē kosmos, labi, kad visdrīzāk zinējošo, arī bez mūsu vervēlēšanas, bet pačekojam, ja NASA lietotnē, tā gan ir pieejama Latvijā arī visās tavās viedierīcēs, un kaut kāda kosmosa tematikas lietas tur varēs arī dabūt. Robinhoods, tātad finanšu fintech uzņēmums, kas ir ļoti populārs Amerikā, kas piedāvā to pašu palielumu, ko Revolūts vai Trading 212, respektīvi tirgošanos ar vērtspapīriem un kripto. Tagad viņi plāno izvērst savu darbību Eiropā, un šobrīd runa ir tieši par kripto pusi. Plans to start UK brokerage. Tad Lielbritānijā viņi laidīs tuvāko nedēļu laikā. Bet man liekas, ka Eiropā viņi nav arī ar to parasto piedāvājumu. Vismaz nebija kaut kā dzirdējis. Man liekas, ka nav vispār. Iepriekš nebija. Bet paklau Robinhoods nebija tie, kas tur sataisīja mēslus, tad, kad gribēja to GameStop, to uzmetienu uztaisīt šitiem te lielajiem Wall Streetas mudakiem. Ka viņi tur apturēja. Jā, viņi apturēja, bet tur bremzēja arī pārējie, arī Trading 212. Es redzēju kaut kādas, viņi neļāva piereģistrēties uz ilgu laiku jauniem lietotājiem. Šitā trača sākumā, bet tajā laikā. Bet Robinhoods bija tas, kurš tur atrāvās arī pa biksēm, kuru tur gan arī pilnībā nonesa. Tie, kas tur gribēja ne šortot, ne pirkt, man liekas, nabagi, to nabaga GameStopu. Bet tas ir tieši tas pats uzņēmums. Bet arī citām biržām, brokeriem bija problēmas ar to GameStopu toreiz. Viens, laikam, nebija gaidījis, ka arī tā var notikt. Viņi jau kaut kādu mācību ir guvuši. Interesanti, ka viņi ar kripto sāk, bet redzēsim. It kā laikam tagad Bitcoins iet uz augšu, un tas tā kā ceļ arī citas lietas. Tur Coinbase'am arī labāk gāja, protams, līdzi. Un Keitija Vuda tur atkal bija kaudzi sapirkusies ar šitām dīvainajām akcijām. Lūk, bet vienkārši pieņemam zināšanai. Jā, kas man vēl tāds bija interesants. Microsoft plāno it kā arī to savu chatbotu mākslīgā intelekta Copilotu arī piedāvāt Windows 10 lietotājiem. Bet vai Windows 10 kaut kad nākamgad vai aiznākamgad neizslēdz supportu? Nezinu. Man liekas dīvaini. Tā kā ja tev ir Windows 10, tad kāpēc neapdeitoties uz Windows 11? Tāpēc, ka tev nav attiecīgais procesors un citi dzelži. Tu domā, ka tur bija baigā starpība kaut kāda toreiz? Nē, vēl ar vienu ir. Protams. Tev jau tas TMP 2.0 vai kas tev tur ir tas aizsardzības čips vajadzīgs. Tev vajadzīgs, ja es nemaldos, vismaz 8. paudzes Intelis. Ok, labi. Un no Ryzen 2, manuprāt, pirmās paudzes Ryzens nav šo te procesoru sarakstā iekšā. Ne, laikam tur varēja pielikt fiziski klāt to TMP 2.0 vai kā tur tas saucās to drošības čipu, ko kaut kādā, nezinu, PCI slotā iespraust. Bet pa lielam, laptopiem, tādiem pavecākiem, tu paliec pie 10. Viss. Ir, protams, kaut kāds tur apkārt ceļi un tā tālāk, bet vai standarta lietotājs ar, nezinu, tur kaut kāds 4. paudzes Intel, kas ir, nezinu, 10-gadīgam laptopam vai tur vēl senākam iekšā, tad, vai tu ar to cīnīsies? Droši vien nē. Tad tu paliec pie 10. Windows, kamēr izbeidzās. Es nezinu, man darba datoram arī stāv 10. virsū, kaut arī man laikam atbilst tur kaut, nezinu, gan jau kaut kādas nianses ir grūti pasacīt. Jā, labi. Bet manuprāt, pirms ievieš kaut kādus chatbotus un visādus tādus mēslus Windows 10, tur viņi varēja uztaisīt kādu update.
lai var tā, kad 11. Windowsā smuku salikt blakus ekrānā no 2 logus, piemēram, vai 5 logus. To snap feature, vai kā viņš tur saucās? Nezinu, kā viņi saucās. Bet, Vai tad nevar 10. vai nav? 10. ir jābīd ar mazo pirkstiņu pašam tur kaut kā. Kā nu tie logi tur sakrīt kopā vai nesakrīt. Nav tā kā 11. smuki sakārtojas. Man liekas, ka arī 10. jau bija kaut kas labāk. Tajos laikos, kad 10. bija aktuāls Macintoshā, nekā tāda nebija. Tagad, man liekas, viņš māk jau kaut ko tādu darīt. Viņš māk pielikt pie augšas, bet neprot izlīdzināties horizontāli. Jā, bet jebkurā gadījumā tiešām 11. Windowsam ir tur krietni krutāk. Tur var pat pa mazajiem gabaliņiem vai pat slējām lielajām. Tur ir šī feature, gan viņiem produktivitātes ir labi sakārtota. Jā, ja tev ir kaut kāds 3,2 colīgi 4K ekrāns, tad tur vispār ir... Jā, tā ir. Starp citu, runājot par monitoriem, kas pie mums brauc? Kāds ir atkopējis šito te atkodis? Pie mums brauc, mums atbrauc tas Agon Pro, kaut kāds 27 colu monitors OLED, tas ir gadījumā. Man liekas, atkopējām, ne, bet atkodējām, ka tas izskatās pēc OLED, jā. Jā, tas ir OLED. 240 Hz refresh rate. Būs jautri ar Intel kartīti 240. 10,8 spēju izšķirt spējā, droši vien kaut kā dažs spēlēs dabūs. Taču bija tikko ziņā, ka Arkam ir updates kārtējies un ka tagad tur par 750% būs skaistāk kaut kas pēkšņi. Tas ir betas un tas ir kaut kādās 3 super vecās spēlēs. Bet tā jau viņi būvē. Intels jau būvē klāt tās spēlītes ar driveriem. Arvien labāks. Kādam ir sajūta, ka tu tās sabūvēs un tu tās Intel nokillos vispār to videokaršu projektu, savu virzienu un bams, tas viss būs kaķim zem astes. Es nezinu, diezgan, vismaz internetā, YouTube izskatās, ka diezgan populārs tās kartītes ir. Tu nevari dabūt pietiekami svaigu, ja tev nav super liels prasības, svaigu, mazas cenas ar lielu nosacījuši salīdz. Ja tev ir maza cena, tas nozīmē, ka arī maz nopelna no tā Intelis. Un kopumā, kurš tev pirks Inteļus, ja ir Nvidia, kaut kādā mērā arī Radeoni, attiecīgi, tur nav biznesa. Tas ir, man liekas, ārkārtīgi dārgi, un Intelim vispār šobrīd kopumā iet drūmi, es domāju, finansiāli. Tad gan jau, ka viņi varētu griezt nost. Protams, laiks rādīs, redzēsim, bet pieminiet manu vārdus. Es domāju, ka beigsies Intel Arc. Beigsies, jo nākamais sauksies kaut kāds Battle Mage, es nezinu, kā tur izrunā. Arcs beigsies, būs ar B burtiņu. Bet tos jau sola nākamgad kaut kad videokartes. Redzēsim. Kas ar GTA 6, jo mēs par videospēlēm aizrunājāmies? Tātad viņa būs izziņota, ir izziņota. Kas tur notika šonadēļ? Ir apstiprināta. Jā, vakar, trešdienas dienas vidū nebija acīm redzot vēl pilna informācija, bet tagad uz ceturtdienas dienas vakaru šī informācija ir pilna, bet es šo informāciju nezinu. Jo es biju viegli aizņemts, bet cik var noprast, tad nākamajā gadā GTA 6 būs šī gada decembrī būs trailerītis. Viģiks kaut kāds. Jā, decembrī es redzu, ka tas ir rakstīts. Jā. Tas ir tas, kas man ir skaidrs šobrīd. Vai tur kaut kas vairāk bija, es nepateikšu. Jautājums ir, vai kāds vēl gaida to GTA 6. Vēl lielāks jautājums, uz kādiem dzelžiem to GTA 6 būs jākruķi. Kādas būs maksas par to visu, jo šobrīd jau tas GTA 5 tāds vairāk tā kā pilnīgi jūsmiņiem un kāds tur viņu čakarē online. Ir jāņem vērā, ka GTA 5 šobrīd ir trešā pārdotākā spēle pasaulē uzreiz aiz Minecraft un Tetrisa. Tātad GTA visi zina. Lieli un mazi. Jā, pajautā Almītē, viņi zinās. Es esmu GTA tas cilvēks, kad bija tas skats no augšpuses. Tas bija mans GTA. Okay, kas tur pirmais un otrais laikam, ja es nemaldos. Tas ir ļoti senils. Tie bija laiki, tie bija vienkāršāki laiki. Jā, tad tas ir tas.
Un vakar es biju baigi interesantu to rakstu atradis. Tātad es te biju uzlicis nesen to Cities Skylines 2, un tur es redzu internetā arī, ka ļaudis sūktās, ka tā spēle bremzē. Tā, kad uzbūvē lielāku pilsētu, protams, ka viņi izskatās smuki un viss ir labi, bet nenormāli frame rates nokrīt, kad skaties uz kaut kādu ņigu pilsētā. Un bija kaut kāds inženieris sagatavojis plašu, garu bloga rakstu, no kura pat es visu nesapratu, kurā viņš skaidroja, ka ārkārtīgi smagi ir uzbūvēta tā spēle, respektīvi tie cilvēciņi, kas tur vazājas lejā, ka viņiem pat renderējas žokļi iekšā ar visiem zobiem, priekš kam. Tu nekad to neredzēsi, bet viņi tur renderējas. Tad tērē videokartes GPU resursus, lai sazīmētu, tos sarēķinātu zobus, kā tur viss kustās, vienkārši priekš kam. Tā kā... Laikam jau lielākā problēma ir tā, ka spēlē šobrīd nav iespēja šos te efektus pietiekami dziļi izslēgt. Es tā sapratu. Tur ir tās detaļas. Es tikai noklausījos dažus YouTube video par šo tēmu. Jā, tās detaļas it kā tu vari uz to ļovu uzlikt, bet tas līdz galam tomēr neatrisina to problēmu. Jā, bet spēles izstrādātāji, cik es sapratu, bija paziņojuši, ka nekā DLC nenāks ārā, kamēr nebūs novērstas šīs te problēmas, un tas jau ir droši vien no vienas puses skatoties apsveicami. Jā. Tas ir tāpat, kā bija arī vakar, es redzēju ziņu, kad Apple ir iebremzējuši nākamo iOS un, man liekas, ka macOS versiju izstrādi un visu uzsvaru un enerģiju veltot bagu ķerstīšanai. Interesanti, ka šāds paziņojums ir kaut kādā mērā publiski nonācis, bet tas, ka tie problēmas, ja bagi ir, tas ir fakts, jebkurā kaut cik komplicētā programma produktā ir daudz dikti un būs. Forši, ka viņi prioritizē salabošanu tālāk, nevis mēģina izšipot pēc iespējas ātrāk kaut kādu krepu kārtējo. Šogad jau, man liekas, Androidam ar Android 14 ir tieši tas pats. Tur pikseļiem bija problēma, ka viņi tur izlogo laukā vai kas tur bija? Pikseļiem tur visu laiku ir, gandrīz katru nedēļu var dzirdēt. Tad tur baterijas tērē, tad tur kaut ko logo ārā, tad tur kaut ko nesaglabā. Bet visādi Samsung, Xiaomi un visādi tādi, kas pēdējos gados bija diezgan OnePlus, tā skaitā, kas diezgan ātri izlaida savas tās atjauninājumus ar jaunāko Android versiju. Šogad ir tas klusums diezgan ievilcies, manuprāt. Kaut kas jau par OnePlus tika solīts, bet, labi, tas nav tik superliels spēlētājs šobrīd, manuprāt. Samsungam man ir bail sacīt, bet man liekas, atsevišķās valstīs ir tikai beta pieejama kopā ar One UI 6. Nezinu. Jā, un tam ir kaut kāds Android 14 apakšā, bet vispār skats šobrīd ir tāds kluss, teiksim tā. Man taču šodien uzrakstīja tas Lāga zēns, kurš bija no manis to Pixel 7 Pro nopircis. Es redzēju ziņu no viņa, es domāju, nē, kas atkal. Un tieši nē, arī tur notiek. Tātad tas telefons, tagad viņiem ir problēma, ka displejs ir kļuvis neresponsīvs vai visu laiku, vai kaut kādos gadījumos, un tagad tas Lāga zēns mēģina tur garantijas keisu. Lielbritānijā, nezinu, kāpēc pieteikt, bet viņš ir prasīja pāris jautājumus par tā telefonu izcelsmi no manis. Stulbi. Es viņam pajautāju, vai viņš bija novērojis arī to zaļganā ekrāna gļuku, ko es viņam biju pie pārdošanas arī teicis, kad man ik pa laikam telefona ekrāns paliek zaļgans, visdrīzāk kaut kā tiešām tā apgaismojuma sensora gļuka dēļ, un tad viņš atpakaļ atlac un darbojas normāli. Viņš teica, ka it kā tā nav tā problēma. Tad es viņam vēl prasīju, vai bija novērotas problēmas ar tom sakaru problēmām, kur es sūdzējos visu laiku. Un it kā tas tā baigi arī viņam tur nebija, varbūt kādu reizi tikai pagadījies, tāpēc kaut kas vai no to konkrēto telefonu nav riktīgi, vai ar pikseļiem, atkal kā mēs te runājām, nav vāršana, nav, un tā kā ne viņus tur normāli atbalstu iegūsi šeit uz vietas, un vienkārši tie ieguvumi nav tā čakara vērti, laikam tā būtu pareizāk teikt. Jā, bet bija kaut kur interesants, ka, kurš tas bija te laikam, šonedēļ, pagājušajā nedēļā bija super lēts vai lētākais Eiropā šis te Jurģi iecienītais, kā tur Essential phones, ne, bet Nothing phones. Pirmais vai otrais? Manuprāt, par otro bija runa, ka ir ļoti laba cena. Bet vispār, ja gribu labas cenas, tad
tūlīt aizies visi šitie melnām piekdienu izpārdošanas, un Amazon šogad taisa vairāk kā nedēļas garumā, laikam, tās visas izpārdošanas. Tā kā, ja gribās kaut ko nosacīti lētu, manuprāt, Amazonē kaut kādas Motorolas var sapirkties, es tā skatījos. Es atvēru bites mājaslapu. Tātad Nothing Phone 2, otrais modelis, ir 699 eiro. Un iepriekš vecā cena tiek rādīta 839. Tātad par 100. Kaut kas, jā, bet bija, es nepārbaudīju, jo mans neinteresēja, ne man tie Nothing Phone baigi patīk, ne man patīk viņa cena, bet bija, ka ir lētāks. Pašā mājaslapā Nothing Phone 2 mēs varētu nopirkt, pagaidi, tā 512 gigabaitu versija, 729, tas nozīmē, ka pie bites ir drusku lētāk. Vajadzētu mēģināt iztirgot, laikam, stoku, kas viņiem tur ir. Interesanti. Droši vien nav jau slikts tas Nothing Phones, bet vai tas ir 700 eiro vietā, runas grūti pateikt. Nē, spēcina jau viņam ir cienījama. Tur taču ir pareizie visi Snapdragon, 8 plus, gan viens, bet tāpat, man liekas, ka normāls. Tā kā normāli. Vienīgais, kad tur nebūs ekosistēmas ar miljardus vāciņiem un vēl kaut kādiem aksesuāriem, kādus varētu būt, varbūt Galaxy S sērijas ierīcēm vai tiem pašiem iPhone'iem. Bet atkal unikālais dizains. Mēs esam tik daudz epizodēs runājuši par to Nothingu, ka es domāju, tagad muti lieki nedesēsim, bet pa 700 eiro nav slikta cena vispār šim te jaunajiem modelim. Kā tavam kolēģim iet ar Xiaomi 13T? Ir pieradis. Nē, bet viņš tev pa 350 nepārdos viņu. Ne viss. Ir jau nolietots, tagad man vairs neinteresē. To jau mēs noskaidrojam. Lai bauda Xiaomi ekosistēmu. Jā, no sākuma viņš tur baigas uzējās, kā jau iPhone, bet atkal to, ko es visu laiku saku, pierod pie visa. Bet tomēr tās kameras ir tas, kas ir tas šajā vietā runī konkrētajā, tas vilinošais. Jā, iespējams. Nekas, man liekas, man kaut kādas līgums beidzās janvārī, februārī, tad es padomāšu par šo 13T. Droši vien Pro, ne? To man nevajag, tas dārgāks. Pērc iPhone, nečakarējies. Tur sanāks atkal kārtējais kaut kāds 12. iPhones. Nē. Paņem 12 iPhone. Nē. Veci iPhone un vecās elektromašīnas, tas ir tavs jājiem zirdziņš. Es tev varu pārdot 11 iPhone ar svaigi mainītu bateriju. Starp citu, padomāt to. Aizraujoši. 300 eiro un tavs tagad. Mājas kolonoskopijas komplekts tev nenāk līdzi, ne? Kā neliela balva. Es kaut ko varu izdomāt. Tev par prieku es varu arī kaut ko tādu izdomāt. 250 šovakar tavs. Nē, neinteresē. iPhone, tu man var nepiedāvāt. Tāpēc, ka tu zini, ka tu būsi vājš un tad tev gribēsies visu no Apple, jo tu beidzot sapratīsi, ka tu visu mūžu esi dzīvojis un maldījies kaut kādos Android džungļos. Nē. Ja tu man pa brīvu dot, es neņemtu. Pa brīvu es nedot. Man taču vajag naudu, lai nopirktu Pixel 8. Nē, es neesmu tas. Un vēlreiz ar lielu joni uzlikt uz grābekļa un dabūtu papīri. Katrs mūsdienās izklaidējas kā vēlas. Vecas elektromašīnas ir super. Protams, citiem par lielu prieku. Normāla mašīna, prieks un laime. Tikai bišķiņ jāpalādē šad un tad. Jā, ok. Labi, es domāju, ka sviestā mēs iebraucām, tēmas mums normāli nebeidzās. Vispār varētu runāt līdz rītam, bet apaļojamies. Vai tev vēl kaut kas ir tāds, ko tu obligāti vēlies pateikt? Īsti nē. Godīgi sakot, pie mums ir Sony austiņas. Es biju gaidījis, nezinu kāpēc, ka būs tās mazās in-ear austiņas. Bet mums ir InZone H5. H5, kas ir lielāks. Es nezinu, Sony mūs klausās? Es domāju, ka visi mūs klausās. Baigā viduvējība nekāda. Nopietni? H5. Cik viņas maksā? Man liekas, ka 199 vai 169 kaut kas tā. Daudz. Bet tās ir tā kā
Play 105 un PC paredzētas ar dongli, USB dongli, bez Bluetooth. Tad tam, man liekas, H7 modelim ir Bluetooth iekšā arī. Bet, es neteiktu, ka skan forši, bet es esmu tāds izlaists tips. Man ir Bayer dinamiki ar pastiprinātājiņu. Es esmu vienkārši izlaists tips. Bet man ir sajūta, ka tas InZone Hub vai kaut kāda tā programma saucās, kas uz PC Windowsiski uzliekās. Man ir sajūta, ka viņš man ir sabojājis kaut ko, un man būs jāmeklē šitais te restore points iepriekšējais. Bet to es šobrīd nevaru noliekt, neapgalvot, es ar to pacīnījos vakardien vakarā, un es nezinu, kas ir pie vainas. Iespējams, kaut kas cits ir pie vainas, iespējams, ir Intel Arcs pie vainas, kaut kas iespējams vēl cits pie vainas. Bet, pēc InZone uzlikšanas, InZone Hub uzlikšanas uz datora, sākās visādi zilie logi. Dīvains tas produkts ir drusku. Tad, lai tev laba cīnīšanās ir. Paldies. Viss. Atā. Ko kursors tev neraksta? Regulārs tehnoloģiju podcasts kopā ar Kursors LV.